Ok, labi. Vēl viens jautājums jau ar ātriem. Jā, droši. Kā tu skaties, piemēram, uz tādiem youtuberiem Latvijas, nevaru viņus nosaukt par youtuberu pats no savas skatu punkta, bet, piemēram, kā Funface TV, ja? Kas vairāk vai mazāk, piemēram, manuprāt, degradē cilvēkus, tāpēc, ka viņiem nav īpaši labi joki, viņiem ir sekli joki. Tu zini, es varu lamāties, nevaru lamāties, ja? No joki, piemēram, kā sūds, nu, sapratu tālāk to analoģiju, ja? Un tas it kā liekas cilvēkiem smieklīgi. Kā tu skaties uz to latviešu YouTube, piemēram, kā tagad tas viss notiek un kāpēc viņi ir tik populāri? Grūts jautājums. Es nevaru pateikt, kāpēc viņi ir populāri, jo man viņu saturs nav saprotams. Es tā kā savus kolēģus viņus cienīju, ja, par to, ka viņi liek videos YouTube, bet man viens cilvēks atmetā linku ar to, kā viņi runā ar saviem skatītājiem komentāros, ka viņi sūta visus dirs, kas sauc par lohiem, ka viņi komentāros raksta visus tos stulbos. Viņas reāli savus skatītājus sauc par stulbiem komentāros. Nodirš visus skatītājus. Ja nepiekrīt Funface TV viedoklim, tad tu esi lohs un tevi čurs galvā. Un, kad es to izlasīju, tad man reāli visa cieņa pret viņiem pazuda. Es nevaru saprast, pēc viņiem galvā ir sakāpes vai kas reāli. Man ļoti, ļoti žēl ir, ka viņi tā izturās. Man liekas, vienkārši vairāk vai mazāk tas ir imidžs viņiem tāds, lai, piemēram, kaut kādā veidā, sliktie tēli vienmēr ir populārāki nekā labie tēli. Nezinu. Reāli vispār, ko viņi Latvijā grib sasniegt? Ja viņi grib reāli kaut ko sasniegt, lai viņi sāk runāt angliski. Skaidrs. Labi, veiksmes, karoči tev, jā, lai tev visi labi ir. Manuprāt, reāli tu esi vienīgais, kas pašlaik vispār kaut ko YouTube var darīt, jo Sindijas Lo un tam līdzīgi tās auditorijas ir smieklīgas, man liekas, 9-gadīgas meitenes tikai degradējās dēļ tā, un es nezinu, kas tur tālāk iznāks. Bet labi, veiksmes tev liels. Paldies, visu labi. Jā. Ja mēs pabeigšu par to Funface TV, viņi ir tajā vecumā, ka 24 gadi, 23, tajā vecumā, kad es sāku veidot YouTube video. Un tajā vecumā es arī taisīju visādas figņas YouTube, liku visādus tos, skečus. Ja jūs pastieties mans pirmos video, tad man bija tieši tikpat gadi, cik Funface TV ir tagad. Un, ja jūs paskatieties, kā mani video ir laika gaitā mainījušies, es reāli paredzu, ka Funface TV, ja viņi vispār pastāvēs, jo tas ir liels pārbaudījums vispār cilvēkam noturēt to kontentu visu laiku savu kanālu. Un, ja viņi pēc 5 gadiem vēl pastāvēs, tad 100 punktu viņa kanāls būs citādāks. Un es domāju, ka viņi arī sapratīs savus kļūdas, sapratīs, ka tomēr ir jāciena visi skatītāji un ka nevajag komentāros nolikt cilvēkus tikai tāpēc, ka uzrakstīja, ka man jūsu video nepatīk, nevajag uzreiz saukt viņus par lohiem. Tas nav pareizi. Un es domāju, ka ar laiku tas mainīsies. Bet, pašlaik ir kā ir.